Esiet sveicināti Sporta centrs komuna arī TV4 skatītāji. Optibet hokeja līgā 4. fināla sērijas spēle savā starpā tiekās Zemgale LBTU un Mogo RSU vienības. Zemītim neizdodas iegūt ripu, Raila nāk palīgā partneriem. Arī to Karaši cieši spēlēja arī Lejnieks. Lozolā pirms sientiena apļauj metiens un Mešarks ripu notver. Uzreiz arī vārdu priekš no tīri Mogo spēlētājiem. Un treneris arī atbalsta savus audzēkņus, jo pēc iepriekšējās spēles satiku Gati, viņam rokās bija asmeņi. Gāja asināt, lai sarūpētu asas līdz saviem audzēkņiem uzreiz pēc finālsērijas spēles. Sēlis, tālāk jau Marenis. Metiens, Mešarks atsit vēl viens metiens. Gricīnskis to izpildīja Lozola apu. Viņš arī ar partneriem dodās priekš. Karaši piespēle līdz partneriem nenonāk. Arī tāda brīva bija palikusi. Un jau Fiņēko dodās pretbrukumā. Viņa metienu atsit Lozols, ne bez grūtībām. Nav pārmetiens, spēle var turpināties. Rīpa turpat arī apstājās pie sarkanās līnijas. Zabusovs vēl nedaudz jau saķerās jau ar Zaicevu, atskan arī tiesneša švilpe. Zaicevs vairāk tā kā centās izprovocēt Zabusovu. Spēle ir akurāta, bet tur jau nedaudz vairāk jau arī saķerās arī Brants iesaistījies. Skaisti individuāli tiek uzmetuma zonā. Krums. Metiens garām vārtiem. Ļoti bīstama epizode. Ločmeņa metiens līdz vārtiem Ripa tiek. Rājāli jau pieslēdzās un saspēlēs gan nedaudz neprecīzē Jirgen un Ripa. Tagad iegūs Gricīnskis un spēlē metiens vārtu stāps. Viņš arī šobrīd uzdara iemetienā Brants. Viņa metiens trāpa Gricīnski pa kāju. Mārens vēl parūpējas par spēku spēli. Tagad viņa metiens vārtu virzienā arī no garām vārtiem. Mešarks neprecīzi saspēlēs ar partneriem. Pazaudē arī balans Ločmels un līdz ar to iespēja tagad ir Zemgalē metiens. Vēl viens vārti! 1-0! Raila atklāja mača rezultātu. Nu viens Soms neizmanto savu momentu, bet cits Soms ir precīzi aizcars Arte Rajala. Un viņš izvirza vadībā Jelgavnieks. Pirmie vārti viņam Latvijā izslēgšanas spēlēs. Jā, līdz šim bija 2 piespēles izslēgšanas mačos un, kā jau tu minēji, tad Somiem ar momentiem negāja. Krums uz vārtu priekšu, pass. Tāds lēkājoši Ripa, bet izdodas Ozola un Kvatras un spēle apturēt. Ceļu piespēle līdz Gricīnskim netiek. Bērziņa piespēle Želbolskam. Želbolskis vēl izpilda metienu gar pašiem vārtiem aizslīd Ripa. Sotnieks vēl pret izpildu spēku spēle pret Vītolu. Zabusovs, Gricīnskis. Metiens, Mešarks Ripa notver. Nu šeit bija viss šajā ātrajā pārējā, pietrūka tikai rezultatīvu noslēgumu. No pusminūti jāspēlē vairākumā arī līdz otrā perioda noslēgumam. Brants. Marenis. Metiens. Mešarks atsit. Cēlis. Atpakaļ Marenim. Cieši spēlē pret Marenis Sotnieks. Te vēl spēks spēle Gricīnskis izpildu pret Lejnieku. Želbolskis sās uzreiz uz otru malu arī piespēlē. Un Lejnieks uz soliņa salauž nūju, tur skaidrojās ar tiesnesi un salauza nūju pret laukuma apmalu. Un tur beigās Girts Angipārs pat no muguras pavilka savu centru uzbrucēju. Es saprotu, par ko pārdzīvo šeit Lejnieks, jo situācija laukuma stūrī devās. Viņš izpildīja spēku paņēmienu. Skatāmies, ne šeit. Lūk, Gricīnskis un pēdējā brīdī redzam pamūku malā un Lejnieks aizskrien viņam garām, mazliet arī aizskrien. Tur ir noteikuma pārkāpums. Nu, Gatis Gricīnskis, jā, dodās prom. Ansonam metiens, mēs tā arī līdz vārtiem netiek. Fiņēko. Metiens vārtu virzienā, Meijā! Lozols tomēr atsit. Sarkanis, Fiņēko. Ansons nemet, tagad arī Mešarks dodas uz komandas soļu. Tagad Ripa slīd pāri visam laukumam, bet atgūto vārtu nav. Ir laukuma apmali gan prasmīgi piespēle. Vēl minūte 20 jāspēlē. Ansons atpakaļ Sarkanim. Sarkaņa piespēlē. Vārti! Un Mogo izlīdzina rezultātu.
Gins Meija no vārtu priekšas komandas kapteinis. Minūte un 14 sekundes līdz pamatlaika beigām. 1-1 un vai tiešām otro reizi šajā sērijā būs pagarinājums. Karaša. Olsī piespēles Prūks, viens pārspār priekšā Zemis vārti! Jānis Zemītis uzvars vārtu pagarinājumā. Bogo uzvar šo maču ar 2-1 un sērijā panāk 3-1. Jānim Zemītim 4. vārtu gūms izslēgšanas mačos, 10. punkts. Ļoti tuvu panākumam bija Zemgales komanda, bet beigās Mogo izrāva pagarinājumu un beigās arī izcīnīja svarīgu uzvaru un nonākuši jau viena panākuma attālumā no čempionu titula.